Sveiki! Čau TV skatītāji! Šeit Pavāra skola. Un šodien mēs ceļosim uz Gruziju. Un ceļojumā nebūs viens, mēs būsim divi. Kā tev sauc? Es esmu Helēna. Wow! Es esmu Jānis. Tur zināt, jo tur man bija uzraksts apakšā. Un mūsu ūsainajā maisiņā ir kaut kas, ko tu rādīsi, un es teikšu, kas tur ir. Nu, labi, skatieties, kas tur iekšā. Tas ir kefīrs, ko mēs arī pielāgojam uzreiz, jo tur tas ir olas. Kas tad kefīra vietā, ko viņi? Nu, ir tāds grūzīnim, bišķi savādākā baktērija, bet princips tāds pats. Tomātiņš, milti. Tas ir koriandra sēklas, siers, kazas un vēl viens kazas un baklažāns. Vēl mums ir sviests, jā. Baklažānu rullīši. Baklažāns, kazas siers, kinze, ķiploks. Sagriežam baklažānu, apcepsim, sarīvēsim sieru ar kinzu kopā un ķiploku un ietīsim rullīšu. Garšīga, uzkoda. Man ļoti garšo. Hačapūri, Gruzīnu tradicionālā maize. Pagadosim miltus no graudiem, blīdelēsim, kaltēsim, vērsim paciņās, tad no miltiem mēs taisīsim mīklu ar kefīru olu. Pildījumā būs atkal kazas siers ar kinzu un ķiplokiem un tomātu. Un cepšam cepeškrāsnī, bet uztaisīsim divu veidu vēl hačapūri. Vienu atvērtu ar oliņu iekšā iecept. Tas arī ir ļoti tradicionāli Gruzīniem. Ņem. Iedēsim miltus. Sāksim no sākuma. Mēs uztaisīsim mīklu, lai viņi nedaudz sāk strādāt. Ja? Nu, skaidrs, ka mīklu vajadzētu paturēt ilgāk. Mēs tur pastāstīšu. Miltus apmēram, grams 400. Tas ir cik daudz mīklu gribiem? Jā, protams. Viņus vajag obligāti izsijāt, lai viņi paliek gaisīgāki, ja? Un tiksim labāk. Mīkla ir garšīgāka un gaisīgāka. Ja? Iemontējam tur gaisu iekšā. Tā. Tālāk vienu olu. Tā mums nedaudz cukurs ir vajadzīgs. Un cukurs ir Pavisam nedaudz sāls arī. Diezgan daudz sāls. Viņš nav daudz. Tas tā izskatījās. Nē, tas arī neskaitās un nav arī. Visus izjūtām. Jā, visus izjūtām pus gramiem. Tad būs grūti pateikt, tāpēc, ka tagad... Jā, savādāk novēlo mīklas mīcāmo mašīnu, bet šajā gadījumā tā ir. Labi, tas... Tā ir šī te labā mašīna. Ieliksim nedaudz eļļu klāt. Olīveļļu lietojam. Daudz nē. Vai piebar višķiņu vēl klāt. Tik vēl vai vēl? Pastīsimies. Mēs vienu formu arī viņi dažādi taisa. Arī pašu to hačapūri viņi taisa apaļus, laiviņas formā. Mēs vienu arī uztaisīsim laiviņas formā. Tā. Būs labi, ja? Pagaidām noliekam maliņā. Griezīsim. Svarīgi viņu ir sagriezt diezgan plāni. Nogriezīsim nost. Jā, jau tie būs rullīši, ja? Nogriežam šo nost. Viņš stāv mums stabili.
vislabāk, protams, ja ir slicers uz tādu slicerīšu, bet mājas apstākļos šādi. Jā, tā droši vien pavisam plānu. Bet pavisam plānu nevajag, mums vajag, lai viņš turās kopā arī, bet arī nevajag baigi biezi, ja? Baklažāns ir tāda lieta, ka viņš ļoti sevi iesūt eļļu. Viņš tā visu apēd. Viņš ļoti, jā, viņš tā kā sūklis. Bet daudz eļļu nevajag arī, piemēram. Nē, viņš paņems to eļļu, ja tu pat negribi. Tagad ir iespējams, ka baklažāns var būt rūgts. Lai sīvs un rūgts, lai viņi noņemt nost to rūgtumu sīvu, un šitos te malīns mums nevajadzēs. Mēs uzbersim viņam sāli. To arī viņš uzsūks, ja? Nē, sāls izspiedīs sulu ārā lieko. Mēs noņemsim pēc tam to nost. Skatos to sāli. Viņš, nē, tas ir, to mēs neapēdīsim, viņš nostautīsim viņu nost. Labi. Tagad paņems bļodiņu, viņam rīvīti un sarīvē sieru. Visu sieru, jā? Jā, Kur visu uz biezākā, smalkākā? Es teiktu, ka rīvē uz biezākā. Jā. Labi. To laiku es sakapāšu zaļums. Kinza, tas ir kinza, baklažāns, ķiploks, valrieks un arī granātābols. Tas ir tāda vaļivs, kā gruzīnu virtuve turās. Šai receptei granātābols nebija vajadzīgs. Nē, šai receptē, bet mēs granātābolu viņi izmanto visu, var uzbērt, teiksim, pēc tam, ka būs rullīši pasniedzot uzliet virsū, uzbērt virsū, viņi ļoti skaisti izskatās, ir veselīgi. Granātābolu ir grandāls jāēd ar visu to sēkli, viņi nav jāspļaujā, viņi iztīra organismu kā skrubis. Tā, redzi, baklažāns jau paliek. Jā. Mitrs, to mēs viņas Kāpēc mums tā sula jādabū ārā? Tas ir, pirmkārt, būtu sausāk, mums ātrāk uztapās, viņu var paturēt, teiksim, var paturēt ilgāk, un dabū viņš to sīvumu ārā. Lieko sāli mēs noņemam nost. Tagad ātri mēs viņus apgrillēsim. Uz grillpannas eļļu nevajag liet, tāpēc, kad grillpanna ir robaina, ja? Bet, piemēram, ja nav tā grillpanna mājās? Var uz parastu pannas. Var arī cepiškrāsnī vai uz grila. Ārā. Vasarā, jā. Vasarā ārā. Panna sakartēt. Un cik ilgi aptuveni jācer? Tad iztapās, jā? Klasiskais cep, kamēr gatavs, jā. Tad pierīvē ķiplociņu. Šeit es teiktu, ka 2 un šeit kādas 3. Mums vajag panākt to, lai baklažāns ir mīksts un viņā var ietīt. Tā. Mums viņu vajag sīki sasmalcināt, jo mēs viņu liksim klāt pildījumam. Respektīvi, jā. Vai nu mēs varam darīt šādi, jā, ripiņās sagriezt, plānā, tālāk griezīs, jau parādīšu. Strēmelītes, jā, tieši tā, jā, bet nu pēc iespējas smalkāk, jā. Viņš mums iedos sulīgumu tam pildījumam. Var likt arī tur majonēzi klāt, majonēzi mēs neliksim, majonēzi treknu, un nevajag mums, lai mēs varam izbaudīt. Lai mēs varam izbaudīt to kazas siera gadu. Likt klāt, ja? Jā, liec klāt. Baklažāni palikuši mīkstāki. Tā, šo te koriandru mēs kinzu sadalīsim arī 2 daļās. Viens būs pildījumam un viens arī pildījumam, bet viens baklažāniem, viens ir hačapuri. Tas būs hačapuri. Jā, tas rupjākais, jo viņš būs iekšā, viņš tāpat kusīs, viņš šis nekusīs, šito mums vajadzēs samēst. Koriandru sēkliņas atlikušās arī tepat pannā, lai viņas karstumā un lielā tauku daudzumā viņas atdzīvosies, atdos savu garšu. Tā.
baklažāni mums ir gatavi. Viņi tādi mīksti paliek. Jā, viņi ir mīksti. Noņemsim viņus nost, lai viņi atdziest. Mēs viņus varam ietīt. Mēs varam ietīt. Vai jūs saplīst? Tas nekas. Tas nekas. Siers aizlipināt. Nē, nu tā ir, jā. Jo principā šis ēdiens jāēd augsts. Viņi būs jāatdziest, pēc tam jāliek viņus leduskapī. Ja. Visgaršīgāk viņi ir, kad, ja mēs taisām pie jums, vakar taisījām uz šodien. Šodien ēdam. Jā. Šitas vēl bišķiņ var palikt uz plīts, vēl pēdējais. Kamēr mums dziest baklažāni, tu samaisi šo pildījumu, kas būs baklažāniem. Un es pa to laiku sākšu rulēt mīklu. Kalts mums ir notīrīts. Tā. Izrulēsim. Mēs pēc tam griezīsim formu to laimiņiem. Mēs taisīsim, jā, mēs pusēm pārgriezīsim. Jo tur, forma principā ir brīva. Mēs, teiksim, sadalīsim no šā, teiksim, četrus mums nesanāk, divus lielākus. Tas taču pūrie veidot. Vienu noliksim malā, otru. Izmēri viņiem arī dažādi. Jā, nav noteikti, jā. To tu samaisīt, tagad tu varētu samaisīt šito. Nu, labi. Tas tā kā arī būtu. Tas ir arī bijis. To esi izrulējis. Jā. No tās viena lielā sanāk vēl. Jā. Šeit ieliekam iekšā pildījumu. Čik, vairāk liksim. Un sviestu vēl. Nebūs baigi dietas, ka dos baigi labāk garšu. Pārlokam. Jā. Šis mums sanāks kvadrātēm. Tā, liekam tagad uz pannas. Locījuma vieta ir uz augšu, tāpēc, ka šeit ir vairākas kārtas. Šeit ir viena kārta, jā, viņi ilgāk cepties. Lūk tā. Un šeit iestīsim iekšā olu, atstāsim tādu vietu. Viņš jau sanāk kā vesela brokastu maizīte. Tieši tā. Un te ir oli jau neko vairs mērēt nevajag, jo oli jau tur ir. Мир во всем мире. Aştırıl. Tā, liekam cepeškrāsnē. Cik grādos? Tā, mums ir cepeškrāsnes silts, liekam 200 grādi. Uz minūtēm 10-15. Jāskatās arī kāda krāsnes. Mēs vislabākais rādītājs būs šī tā te. Jā, kad būs gatavi, tad ņemsim ārā. Tā, mums ir pagājuši kaut kādas minūtes 8. Un mūsu hačapuri ir gatavi no cepeškrāsnes ņemam ārā. Ola ir ar šķidru vidiņu, jā? Jā, ola redz ir sarecējuši, mēs redzam, ka nāk sviestiņš ārā. Noliksim viņus tagad nedaudz, lai viņus atdziest. Jā. Tā, tagad pildīsim baklažānu rullīšu. Tos mēs arī pēc tam cepeškrāsnē? Nē, viņi jau ir gatavi. Viņi ir gatavi, viss jau tur baklažāns ir uzcepies.
Jā. Un šādi. Ir gatavs? Tā. Un tagad tie hačapūri, ko mēs cepam uz pannas, panna ir karsta, liekam atkal ar to pašu šuvis vietu uz leju. Šoreiz ar šuvis vietu uz leju. Jā, tāpēc, ka karstums šeit nāk no apakšas. Ja cepeškrāsnīši nāk no augšas, tad šeit nāk no apakšas. Burtiski ātri, jo te viņi būs ātri gatavi. Jā, arī prasīja, teiksim, viņš ir plīsts, tas baklažāns, ja nekas, jo viņi te ieliec, aizrūlē ciet, un redz, teiksim, šeit viņam it kā ir plīsts, bet viņš tāpat turās kopā, jā. Tā, apgriezāmies viņas riņķī, ātri čik-čirik, redz, kā pirms viņas. Tāda smuka kā pankūciņas. Varētu viņas tā arī nosaukt, salīdzināt, jā. Un šeit kā beigās uzliekam bišķiņas viestiņu virsū. Baklažānu rullīši tīri teorētiski no kaut kā cita arī var taisīt? Teorētiski var taisīt viņus arī no cukīnī pieņemt, bet tad tie būs cukīnī rullīši. Un tomēr tā baklažāna karša specifika. Jā, protams, var. Baklažānu rullīši. Mēs uzgrilējam baklažānu, aplicējam ar eļļu. Jau grilēšanas procesā viņus apbērām ar smalcinātām koriandra sēkliņām. Pildījumā mums bija kazas siers ar kinzu un tomātu un ķiploku. Jā, viss bija samaisīts un ietinām, uzgrilējām, nedaudz atdesējām un ietinām iekšā. Hačapūri mīklā mums bija milti, sijāti, viena ola, kefīrs, cukurs, sāls. Iemaisījām, atstājām pusstundu uzrūkt. Pēc tam izrullējām un pildījām arī ar kazas sieru kopā ar kinzu un ķiploku. Un šeit, šī hačapūrī, mēs izveidojām laiviņu un ielikām olu. Un šos mēs cepām cepeškrāsnīs, šos mēs cepām uz pannas. Garšojam? Garšojam, jā. Es garšošu noteikti savus mīļākos baklažānu rullīšus. Nesaprot, kā Zandai viņi var negaršot. To es vēl negaršos, bet šis ir ļoti labs. Tā, mums vajadzētu Garšvielas ļoti labi. Jā, kā tu teici, šis hačapūri ar olu ir noteikti ļoti labi brokastīs. Siers, maize, ola. Tā ola viņa diezgan tāda cieta tomēr. Nu jā, tāpēc viņa cepeškrāsnī. Nu, cepeškrāsnī tomēr 200 grādi bija. Tā, un pagaršosim arī šos, kas ir uz pannas. Mēs kā sviestiņš izkusa. Šie vēl karsti. Nu, šie noteikti mīkstāk nekādiem. Jā, tā ir laikam galvenā atšķirība. Un noteikti uz pannas ir daudz ātrāk arī pagatavot. Jā. Nē, nu, ja liela panna, ja daudz ir savu. Panna uzkarst un pēc tam jau aiziet procesa ātri. Nu labi. Tagad mēs te visu apēdīsim. Nākamajā raidījumā rādīšu, kā jātaisa ūdens zupa, kur sastāvā katls un ūdens. Būs interesanti. Jā. Tagil!